arī ņemu pēdiņu no centra šeit. No šīs te iekšmaliņas, kur mums papēdītis nāk. Es ņemu no centra uz ārmaliņu un uz augšu. Balstu plaukstiņu, pēdiņa mīksta, brīva. Un rīkšķīšiem eju no vidacīša un tad šeit plašumā. Un arī pastiep katru pirkstiņu plašumā, stiep plašumā. Šeit gar spilventiņiem, jo pirkstiņiem viņiem nav jābūt saspiestiem. Viņiem ikdienā ir jābūt arī elastīgiem. Pēdiņā, pirkstiņiem ir jābūt skaistiem, gariem, elastīgiem, lai viņi nav saliekušies tie pirkstiņi. Tātad, lai pēdiņi būtu arī maksimāli. Mums pamīcam uz sajūtiņām. Un šeit gar pirkstiņu atbrīvojam un tad katru spilventiņu. Mazo pirkstiņu nākamo. Un arī tāpat pastiepjam viņu plašumā, it kā stiepjot garumā un plašumā. Un atkal katru pirkstiņu un pastiepjam. Pastiepjam. Paņem visus pirkstiņus plaši, stiepjam. Un uz otru pusīti tagad nostiepjam čukurītī tik, cik jums stiepjās te pēdiņi smuki sanāk čukurītī. Un iestiepjam šeit garumā šīs te visas augšējās saitītes, lai tur iestiepjās. Pakusinam abas un tad stiepjam ar papēdīšiem. Stiepjam. Varam ar rokām paņemt pirkstiņus uz leju, lai papēdītis ir uz augšu. Tātad, redzēt, papēdītis uz augšu. Stiepjam, cik varam. Ja vajag pieturam šeit un atkal atbrīvojam, ja jūtam kādu muskulīti, pamasējam, lai nerauj krampjus. Tas pamazām dod šo te elastību. Noņemot limfas tūskas un tad pēdiņas, pirkstiņas vienkārši visos virzienos. Un ik pa mirklītim, tāpat kā plaukstiņas, tā šeit pēdiņas atbrīvojot. Purinam brīvu muskulīti. Un tad laižam plašu. Laižam plaši kājiņas. Un vienkārši paturam. Un šeit turot plati, arī kustinam pēdiņas. Visu laiku pēdiņas. Kā lai pēdiņa parāda? Tā pēdiņas. Pēdiņas kustinam, apļojam pēdiņas. Vienalga, vai kāja ir ieliektāka, vai taisnāka, vai uz sevīm pavisam. Tātad kustinam pēdiņas. Atkal saliekam kopā, kustinam un atbrīvojam. Palaižam plaši, tā lai jūs sajūt, kad ir pilnīgi brīvi. Ka vairāk neko nestiep, nelauž. Ok. Tas ir pēdiņām.